Līgo svētki pagājuši un jaunais mācību gads vairs nav aiz kalniem. Tādēļ iepazīstināsim jūs ar dažām Rīgas skolām. Bērni, tā ir pasaule, kur ienākot skolā, ļauj mums to iepazīt un kopīgi pilnveidoties. Laikā, kuru mēs pavadām kopā ar bērniem, mēs kopīgi mācāmies, strādājam, atpūšamies un priecājamies. Rīgas Juglas vidusskola tie ir bērni no 5 gadu vecuma pirmsskolas grupās, tie ir 7-gadīgi bērni, kuri uzsāk mācības pamatskolā, un tie ir 16-gadīgi jaunieši, kuri apzināti izvēlas vidējo izglītību iegūt mūsu vidējās izglītības posmā. Šodienas pasaulē domāšanas daudzveidība, radošums un spēja mainīties ir tikai daži no priekšnoteikumiem, lai cilvēks varētu būt veiksmīgs un īstenot savus sapņus. Dzimtā valoda, kultūras un mākslas pasaules izpratne, spēja sazināties vairākās svešvalodās ir tas, kas palīdz mūsu skolēniem sasniegt iecerēto. Iespēja apgūt 3 svešvalodas un bagātīgs interešu izglītības piedāvājums ir nozīmīgs atbalsts ikvienam skolēnam. Visapkārt mežs, tepat skolas ābeļdārs, vidē draudzīga domāšana veido mūsu skolēnu pasaules izjūtu. Man šeit bija daudz draugu, es jau mācījos šeit iepriekš, šeit bija ļoti skaista atmosfēra. Man mīļākie priekšmeti skolā noteikti bija tādi, kur varēja radoši izpausties, vizuālā māksla, mūzika, arī maiķerība un noteikti arī, es domāju, matemātika. Arī mūsu audzinātājiem būtu jāsaka paldies, jo viņš mūs visus saved kopā un mums tiešām bija ļoti burvīgs kolektīvs. Visvairāk man no šīs skolas paliks atmiņā lieliskie skolotāji, kas ir ne tikai izcili pedagogi, bet arī cilvēku lielo burtu. Man patika visvairāk tas, ka ejot uz stundām skolotāji mūs sagaidīja ļoti smaidīgi un atvērti un gatavi mums palīdzēt jebkurā situācijā. Es noteikti visiem ieteiktu mācīties šajā skolā, jo šī skola labs atspērienu punkts, lai sasniegtu tālāku izaugsmu. Palūkojieties mūsu bērnu acīs. Ienākot skolā, tajās jaušama nedrošība, bet liela vēlēšanās darboties un piedzīvot. Savukārt, atvadoties no skolas, tajās pašās acīs jaušams prieks par pārdzīvoto, par sasniegto, pašpārliecinātība par sevi un liela apņemšanās savus sapņus realizēt dzīvē.